Laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā Divi par futbolu. Manchester United. Ļoti, ļoti slikts ziņas. Ruben Amorim tika atlaists. Es teikšu godīgi, Manchester United priekšnieki, viņiem dažs skrūvītes trūkst galvā. Ar dažām es domāju, viņiem tā galva pilnīgi noskrūvēta ir. Jā, manuprāt, arī. Bet es pat teiktu, ka tas bija diezgan pat loģiski, jo pēdējā preses konferencē tomēr Amorims bija ļoti atklāts, ļoti godīgs, arī izteicās par kluba vadību. Tāpēc es domāju, šis lēmums pat bija diezgan pat loģisks, un Amorims to varēja arī sagaidīt, ka viņu tiemžēl atlaidīs. Bet tas ir tikai reāli, viņš runā patiesību. Viņš neko sliktu, viņš saka sliktu, jā, bet viņš neko nepatiesi nesaka. Viņš saka tikai patiesību par tiem vadību, ka viņi neļauj viņam izpausties. Viņš gāja kā menedžeris, aizgāja kaut kāds treneris. Viņš teica, ka viņš ir menedžeris, viņš gribēja palikt par menedžeri. Viņam bija 18 mēneši, ko pārliks vēl. Mēs bijām 6. vietā, no 16. uz 6. Nē, laikam Manchester United grib, lai mēs paliekam 16. Jā, es piekrītu, ka Amorims bija īstenībā ļoti labs, jo pēdējā sezona, iepriekšējā sezona bija tiešām ļoti švaka Unitedam, bet šajā sezonā tiešām viņi diametrāli pretēji uzlaboja ļoti savu sniegumu, arī spēlētāji sāk beidzot vismaz normāli spēlēt. Arī Bārsakas pat labāks nekā pagājušā sezona. Spēlētāji pierada pie jaunas taktikas. Jā. Vismaz tagad bija treneris. Skaidrs, pagājušajā sezonā mums nebija trenera. Mēs slīti gāja. Mums atkal no treneris. Mēs atkal... Kāds Eiropiešu futbols? Kāds? Kur? Tagad būs jāmeklē jauns treneris, kas būs, protams, ļoti sarežģīts, domāju. Jo Unitedam tā vēsture tiem treneriem pēdējiem ir kā ir. Tur būs grūti, es domāju, kādu arī dabūt. Bet, protams, ja viņi piedāvās lielu algu, viņiem šobrīd būs kāds ir labs. Dažas opcijas. Arsenal, bijušais treneris aizgāja, Xabi Alonso aizgāja un Zinedine Zidane. Man šķiet, ka mums nespīd neviens no viņiem. Šobrīd mums ir runas ar, kas tur bija līdz kaut kādu treneru mums ir runas, un tas nav labāk. Labāk Amorims ar 3 aizsargiem nekā līdz ar 90 aizsargiem, kur neko nevarēs izdarīt. Ja viņam būs kaut kāds līdzs treneris, tad būs reāli tāds autobus futbols. Reāli, mums nevajag tā autobus. Lai Šeško beidzot iemāca sist vārtu rāmī, nevis zirgsē jāpaļaujas. Jā, tas gan jums, tiešām uzbrucējus vajadzētu uzlabot viņa kvalitātes, tas gan. Kuņa, kas pat nav uzbrucējs, dara labāku darbu nekā Šeško, kur mēs izcērējām lielu summu. Jā, tas ir fakts. Manuprāt, varētu arī, nezinu, Vācijas varbūt kādu treneri, varbūt piemēram, Jurgen Kloppu, piemēram. Nebūtu taktiskais futbols, mēs neesam tādi. Jā, tas gan. Es saku, ka Zidāns kaut kā tur visāk uzbrukums, kad uzvaram aizsardzību, ejam vai kaut kāds Xabi Alonso. Mums pat Peps neglāb, tas teikšu godīgi. Manuprāt, jūs varat glābt tikai reāli kāds brīnums, piemēram. Josef Marinio. Ronaldo atpakaļ, piemēram. Vai arī brīnumvērš Josef Marinio. Jā, Mourinho, bet es šaubos, ka viņš no Benfikas, tomēr viņš Portugālē savā dzimtenē, es domāju, viņam tur ļoti labi arī iet. Tāds komforta vide. Ir, bet kas būs tas pareizais uzbrucējs Unitedam, kas vadītu? Tieši tā kā strikers, domāju, uzbrucējs. Centra uzbrucējs, tas, kas vadītu uz gols kā Haalands, kā Mbappé. Jā. Šobrīd grūti spriest, jo Unitedam, es teiktu, ka viņiem jāmaina, principā, katrā līnijā vismaz kāds spēlētājs. Nē, tu tā domā. Bļāviens, mums Vingeri ir ļoti labi. Centri, mums ir Fernandes, kas paliks pusardzībā. Pa vienu malu ies un Bemo. Vēl pa vidu ies Kuņa ar Mason Mount. Viņi nav slikti. Aizsardzība jau arī diezgan labi mums ir. Ieies Delikts, Joro kaut vai Martīnēs, reāli laba aizsardzība. Manuprāt, ir viens spēlētājs, kas būtu diezgan labs, kas būtu, piemēram, Roberts Lewandowskis varētu United papildināt uzbrucēju rings. Es saprotu, ja viņš ir vērts, bet viņam ir tāda vienīgais, kas viņam spīd, nevis Manchester United, bet Jagaloni. Nē, es domāju, tur viņš neies. Viņš vēl drīzāk varētu nākt uz Latviju, Ogre United, piemēram. Jā, protams. Bet es saku Blahovičs. Blahovičs būtu laba izvēle, jā. Es vēl teiktu, varbūt Ošimens varētu no Galatasaray. Viņš ir labs, bet viņš sabruks tur.
Viņam ieiet Kušanovs aizsardzībā, ko viņš izdarīja. Tas gan viņam vienkārši salauztu kājas un viņš būtu injury sezonu. Skatīsimies, kas notiek ar Manchester United treneriem. Jā. Cerams, būs kāds labs treneris. Paldies, skatījāties šo video. Visu labu!